Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Sveicināti skatītāji! Ir jauns sestdienas rīts. Ceru, ka esat ērti iekārtojušies, lai būtu kopā ar mums. Sveicināta Baiba! Pastāstīji, ar ko tu nodarbojies? Es esmu no Liepājas, 3 burvīgi dēlu mamma. No tiem 2 vīnīši mani, 2 puikas. Ikdienā es esmu bērndārza audzinātāja, audzinu mazos bērniņus. Sakiet, kāds ir tās sūdzības? Lielākā man problēma ir kāju vēni, kur pēc grūtniecības sazarojās un ir redzama. Man ir bieži dedzināšana kuņģī, un arī bija man dzimumzīmīte uz muguras, kura man traucēja, kur man visu laiku ķērās. Un kur tu gribētu arī pārbaudīt? Jā, kur es gribu arī pārbaudīt. Vai tu esi darījis kaut ko līdz šim? Es apmeklēju kādu speciālistu saistībā ar šiem jautājumiem, ar kuņģi, ar dzimumzīmīti, arī ar kāju vēnām. Es vienīgais, ko es biju apmeklējusi kuņģi, pārbaudīju, bet ne ar kāju, ne ar dzimumzīmīti, es neko nebiju līdz šim darījusi. Nu ko, Baibiņa, vai tu esi gatava pārmaiņām? Jā, protams. Un ko tu vēlēsi sagaidīt no tām? Es ceru, ka jūs varēsiet palīdzēt, jo līdz šim man tas patstāvīgi nav izdevies. Un tu ceri jau vasaru sagaidīt ar pavisam skaistām kājām? Jā, protams. Nu ko, Baibiņa, lūkosim tev palīdzēt. Skatītāji, palieciet kopā ar mums un kopā sekosim, kā veiksies Baibai. Baiba savu atveseļošanās ceļu sāka ar vizīti pie ģimenes ārstes Karīnas Verneres. Kas tad jūs ir atvedis līdz Rīgai, ja ar kādām sūdzībām jūs pie mums esat nonākusi? Galvenā man problēma ir kājas vēni. Cik sen tas parādījās? Jā. Kā 4 gadu atpakaļ pēc otrās grūtniecības, kad piedzima 2. Jā, un faktiski, ja tā kā šo te 4 gadu laikā, ja tā problēma viņa paliek izteiktāka, jā, jūs kaut ko mēģinājāt darīt, ja šo te 4 gadu laikā ar tām vēnu problēmām? Pie vēnu speciālisti negājat, ja? Un kā izpaužās jums tās vēnu sajūtas? Tas, kad daudz staigā, tad tās kājas paliek smagākas, bet tā nav. Ģimenē arī ir bijušas problēmas ar kāju vēnām? Mammai kādreiz bija. Nekādas zāles regulāras nelietojot, hormonālās pretapaugļošanas tabletes, kas varētu arī vairāk arī provocēt šīs lietas? Nē, tā kā nē. Ja? Vēl varbūt ir kaut kādas problēmas, ja, kas traucē? Vēl man kuņi dedzina. Tas man vēl ilgāk laika ir. Jā, un tā problēma arī nekad nebija tā kā mēģināta risināt, ja, un tad nekāds arī speciālists neizmeklējums, ja ne speciālistu apmeklējums arī saistībā ar šo lietu jūs neveicāt. Es esmu bijusi, bet tas jau vairākus gadus atpakaļ, kad es biju uz Kobra. Un tad man secināja to, ka mani barības vadā jau izdedzināt. Sakiet man tādu lietu, tā problēma, ja pēc tam izmeklēšanām un noteikti arī ārstēšana ir bijusi, palika atrisināta? Palika labāk. Palika labāk, bet pilnībā nepārgāja? Nē. Un varbūt ir vēl kaut kas? Vēl man ir viena dzimumzīme uz muguras, kur man ķerās. To jūs man arī parādīsiet, un to problēmu mēs arī mēģināsim atrisināt. Faktiski tas arī ir viss, ja, kas šobrīd jūs traucē. Jā. Pēc sarunas doktora Karīna Vernere veids Baibas apskati. Tiek izmērīts asinsspiediens un apskatīts kāju vēnu stāvoklis, kā arī dzimumzīmes. Kad apskati ir galā, doktora Baiba informē par turpmāko izmeklējumu plānu. Spriežot pēc tā, ja, kas jūs traucē un tas, ko es redzu, ja, būtu labi mums izdarīt sekojošu tādu plānu. Pirmām kārtām, ja mums vajadzēs nodot asins analīzes, noteikti mums vajadzēs uztaisīt ultrasonogrāfiju vēderdobuma orgāniem un apmeklēt 2 speciālistus. Viens no tiem būs flebologs, ja, un otrs, protams, arī dermatologs. Pirmais veicamais solis savu veselības stāvokļu noskaidrošanai ir asins analīzes. Tādēļ pēc vizītes ar ģimenes ārsti Baiba sagaida medicīnas māsas, kuras veic asins analīžu noņemšanu. Analīžu rezultāti būs zinām jau pavisam drīz un tiks nosūtīti doktorei Karīnai Vernerei. Informatīvākā un nekaitīgākā metode vēderdobuma orgānu pārbaudē ir ultrasonogrāfija. Tādēļ arī ārsti rekomendē šo profilaktisko pārbaudu veikt Baibai. Ultrasonogrāfijas izmeklējuma gaita ir ātra un ļoti informatīva. Paralēli izmeklējuma gaitai ārsts pacienti informē par redzamajām izmaiņām. Tā pagaidām kreisajā nierē ir maza ciste, 1,3 cm. Un atkal vēl vienreiz ievelciet un aizturiet elpu.
Aknā arī ir līdzīgi kā nierē, tieši tāda paša uzbūvēta veidojums, labdabīgs cista saucās. Iegūtie ultrasonogrāfijas izmeklējuma rezultāti tiek nodoti Baibai, un radiologs ir gatavs sniegt savu gala slēdzienu. Mēs veicām vēdera dobumu un nieru ultrasonogrāfiju. Neko būtiski mēs neatradām. Ieraudzījām kreisajā nierē un aknā pa cistai un dažas sīkas polipu žiltspūslī. Šī atrada nav klīniski nozīmīga. Vienkārši pacientē pēc 1 gada rekomendējam kontrolas sonogrāfiju. Ļoti patīkami, un ārsts arī patīkams un viss izskaidroja. Tagad, protams, ir viss pārbaudīts un ir iestājies sirdsmiers, ka viss ir kārtībā. Pēc gada atnākšu, lai būtu droši. Baiba bieži nomāc dedzināšanu kuņģī. Tā ir bieži sastopama problēma mūsdienu straujajā ritmā. Tādēļ palīdzēt spējas gastroenterologs. Es esmu doktora Vilkoite. Varat pastāstīt, kādas jums sūdzības, par ko jūs sūdzaties, kas jums traucē? Man ir dedzināšana kuņģī. Un cik sen jau tādas sūdzības jums ir? Jau vairākus gadus, un viens brīdis bija tā, ka es mazāk ēdu, un tad man vairāk dedzināja. Bija arī pat tāds tā kā lēkam veidīgi nāca virsū, kad slikti ļoti bija. Jūs novērot, ka kaut kādi produkti, konkrēti ēdieni, jums izraisa dedzināšanu? Tomātu sulu, kāpostu. Tas vispār ir tipiski, ka tomāti varētu izraisīt dedzināšanu, jo cilvēkiem, kuriem ir tendence uz refluksu vai tā saucamo atvilni tautas valodā, tad viņiem ļoti bieži arī tomāti un tomātu produkti, tomātu sulas izraisa dedzinošas sajūtas, un tas ir tipiski atviļņu slimībai, kas izskatās, ka jums varētu arī būt. Sarunas gaitā Baiba atklāja, ka pirms 4 gadiem ir veikusi endoskopijas izmeklējumu un lietojusi medikamentozo terapiju. Tomēr, kad palicis labāk, zāļu lietošana tika pārtraukta, un šobrīd stāvoklis atkal ir pasliktinājies. Toreiz bija kāda patoloģija atrasta endoskopijas izmeklējumā? Man bija barības vadā izdedzināt erozija. Nu, ja tas arī vēlreiz apliecina tikai to, ka ir skābes refluks vai tā saucamais atvilnis. Atvilnis var būt arī endoskopiski pozitīvs, kā to ārsti apzīmē, kad barības vadā tiek novērotas erozijas, ko izraisa skābes dedzinošā darbība. Acīm redzot, arī šoreiz jums ir tā pati vaina, refluks vai atvilnis, ka skābe no kuņģa nonāk barības vadā un rada bojājums vai arī sliktas sajūtas. Vai ir iespējams kaut kā ārstēt, vai tas ir visu laiku jādzer zāles? Ārstēšana pamatā ir simptomātiska pie atviļņu slimības un ir jālieto protonu sūkņu inhibitoru terapija, kas vairumā gadījumā ir jālieto ilgstoši, bet labā ziņa ir tāda, ka terapija ir praktiski vienmēr efektīva un labi palīdz. Sākumā varbūt medikaments ir jālieto kursa veidā, bet vēlāk var pāriet arī uz lietošanu tikai pie sūdzībām un sūdzību gadījumos. Ja sūdzības nemazināsies mēnešu laikā, tad varētu apsvērt arī augšējās endoskopijas izmeklējumu veikšanu. Izmeklēt barības vadu un skatīties, vai tur arī nav erozijas kādas vai kuņģa gļotādi ir veseli. Tāpat arī endoskopijas laikā var redzēt kādu čūlu kuņģi, ja tāda ir, vai arī veikt ureāzes testu un izmeklēt helikobakterijas esamību vai neesamību. Atvilnis tā ir bieži sastopama saslimšana cilvēkiem, un būtiski ir ne tikai medikamentozā terapija, bet arī režīma ievērošana un mēģināt izvairīties no produktiem, kas veicina sālskābes produkciju kuņģī, kas biežāk ir kofīna saturoši produkti kā kafija, tēja, melnā kola, gāzēti dzērieni, alkohols, citrus augļi, citrus sulas, bieži arī piparmetru tēja. Kā uzsver speciālisti, atviņu slimība parasti ir hroniska, un pacientiem režīms pie šīs slimības ir jāievēro visu mūžu. Jo viens no pašsajūtas uzlabošanas nosacījumiem ir pareizi izvēlēt pārtikas produkti. Jāņem vērā arī tas, ka muskulis, kas atrodas starp barības vadu un kuņģi, viņi ietekmē arī treknēdieni un šokolādi, kur ir daudz tauku. Līdz ar to, lietojot treknus ēdienus vai šokolādi, arī šīs sūdzības varētu pastiprināties. Būtiski arī tas, ja jūs pēdat, tad vismaz kāds pāris, 2-3 stundas neiet gulēt pēc ēšanas un neieņemt horizontālu stāvokli. Es tagad pildīšu doktoras norādes, ka es centīšos nelietot tos produktus, kas man izraisa to dedzināšanu. Es esmu priecīga, ka nebija man šoreiz kobari arī, un ka var iztikt pagaidām tikai ar zālēm. Cerams, ka palīdzēs un būs uzlabojumi, un man nevajadzēs ar dedzināšanu mocīties. Raidījumu piedāvā Veselības centrs 4 un Medicīnas sabiedrība ARS. Kā jau Baiba minēja, viņas galvenā sūdzība ir kājas.
Tās klāja lieli vēju sazarojumi. Viņas lielākais sapnis ir no tiem atbrīvoties. Vai tas izdosies, to palīdzēs noskaidrot dakteris Ivars Prudāns. Pirms gaidāmās vizītes Baiba ir manām satraukusies un cer, ka ārsts spēs palīdzēt. Labu laiku jau tā problēma ir tā kājas vēns. Vienkārši neatlika laika aiziet pārbaudīties, un tagad man lieliski iespēja to izdarīt. Vizītes laikā ārsts izjautā Baibu par viņas kāju vēnu sūdzībām un uzdod papildus jautājumus. Kas jums par sūdzībām? Man uz kājas ir izspiedusies vēna. Vizuāli nepatīk, vai arī kādas citas sūdzības, tūkšana vai kāda krampi, kaut kas tāds ar jums ir? Pārsvarā vizuāli. Vizuāli, jā. Un kad tas parādījās? Šī problēma man parādījās 4 gadu atpakaļ pēc dviņu dzemdībām. Kompresijas zeķes nenesāja grūtniecības laikā. Tas slikti ir, jo, ja gadienā vēl grūtniecību plānojam, tad vajag garās kompresijas zeķes nesāt, jo ir hormonāls izmaiņas, svara izmaiņas, un pats galvenais ar laiku auglis sāk spiest uz dziļajām vēnām. 90% asins plūsma ir pa dziļajām vēnām, un ja tas lumens tiek sašaurināts, asinīm nav kur likties, viņš meklē apkārt ceļu un palielinās virspusējās vēnes. Iesim blakus telpā, veiksim sonoskopiju un tad tālāk izlēmsim, ko vajag tālāk darīt. Izmeklējuma laikā tiek izmērīta asins pretplūsma vēnās, kā arī noteikti, cik nopietni ir bojāti vēnu vārstuļi vai atsevišķi vēnu posmi. Šī metode ļauj precīzi un ātri izvērtēt venozo atvilni dziļajās un virspusējās vēnās. Vizuāli tās novērtēt, diagnosticēt trombozi un citas vēnu patoloģijas. Izmeklējot kāju vēnes, aptuveni 10 līdz 20 minūšu laikā ārsts ir iegūst precīzi informāciju par dziļo un virspusējo vēnu stāvokli un secinājis, ka, diemžēl, Baibai vēnu izmaiņas ir konstatētas abās kājās. Lielajās zemādas vēnās ir vārstuls bojāts. Normāli pēc katriem 5–7 centimetriem iet vārstuls, kas dzen asins uz augšu. Viņas aizvers un asins uz leju netiek, bet ņemot vērā, kad vārstuls ir bojāts, viņas neaizveras un gravitācijas spēka ietekmē asins tiek atsviests atpakaļ. Un šeit kā tādā stabā sastājas asins. Ja? Labāk ir ar kreiso kāju. Tur attece ir traucēta 1 līdz 2 sekundes. Pagaidām var neoperēt to kāju, bet labajā kājā ir attece traucēta virs 3 sekundēm. Tur vēlam ir operācija, jo ilgi sēžot, ilgi stāvot var trombi veidoties, ar laiku var čūli izveidoties. Pagaidām nav tā, kad izveidosies tā čūla, bet risks ir liels, ka trombi var veidoties, īpaši lidojot. Lidojot arī vajag tad obligāti kompresijas zeķes, jo gaisā ir spiediena starpība, liels risks, kad var tromba veidoties. Labo kāju vajadzētu izoperēt. Baibas gadījumā ārsts kā vispiemērotāko kāju vēnu operāciju rekomendē veikt izmantojot lāzeru metodi. Operācija ir tāda. Mēs nopunktējam šeit, kur ir apakšējais nepietiekamības punkts, caur adatu ievadam lāzeru vadu, apkārt vietējā anestēzija un no iekšpusa lāzeru staru to vēnu sadedzina. Zari, kas iet šeit uz leju un arī uz leju pa kājas augšstilbu priekšpusi un pāriet uz apakšstilbu, arī apkārt vietējā anestēzija, mazi punktveida dūrieni, caur kuriem to vēnu izņem ārā. Šuves nav, uz dūrienu vietām uzlīmē plāksters, pārsienam uzvelkam garo kompresijas zeķi, pēc operācijas ceļaties, ģērbjaties, ejiet mājās un vairāk jāstaigā. Mēnesi jānēsā ir kompresijas zeķi. Tas zeķis ir ieteicams arī ziemā, es varu viņus regulāri nēsāt. Jā, tas pasargās kājas arī pēc operācijas, jo, ja ir darbs saistīts, ka ir ilgāk jāsēž vai jāstāv, profilaktiski problēma bijusi, lai pasargātu tās kājas. Kā viņus var izvēlēties pēc kā? Mēs uzrakstīsim, jums nepieciešama ir 2. kompresijas klase, un lejā ir 3-dimensiju aparāts, ar ko nomērīs, lai zeķis precīzi būtu uz jūsu kāju. Ārsts arī norāda, ka Baibai kāju vēnu stāvokļa uzlabošanai nav rekomendējama medikamentozā terapija vai speciāla gēlu pielietošanas metode,
jo tas nespēs sniegt vēlamo rezultātu. Labi būtu vakarā jums kājām taisīt kontrastu dušu. Augsts, silts, lai tonizētu asinsriti. Bet nevajag ļoti karst, ļoti augsts, lai tas kontrasts ir patīkams. Siltāk, vēsāk. Bet jāpadomā ir par operāciju. Doktors visu pārbaudīja, pastījās, izstāstīja, visu smalki un skaidri, kādas problēmas man tieši ir. Ja grib veselas kājas, te jāuzticas speciālisti. Dermatologi vērš uzmanību, ka katru gadu būtiski pieaug ādas onkoloģisko saslimšanu gadījumi. Tādēļ arī Baibai tiks pārbaudīts dzimumzīmes un ādas veidojumi. Labdien! Es esmu doktora Apina. Kā var jums palīdzēt? Man ir dzimumzīme uz muguras, kura var aizķerties, un es gribētu viņu pārbaudīt. Pirms ķeramies pie apskates, varbūt jūs varat pastāstīt, vai jau ir gadījies viņu traumēt, ka viņa ir aizķērusies, asiņojusi? Ir vienreiz vai divas reizes manī viņa aizķērusies un asiņojusi, bet nekādas sekas nav bijušas. Un ģimenē vai ir kādam vecākiem radiem bijuši kādas onkoloģiskas saslimšanas tieši, kas saistībā ar ādu? Ar ādu nē. Ar ādu nav. Ir cita veida onkoloģiskas saslimšanas bijusi, ja? Tad paskatīsimies. Apskates laikā dermatoloģe Anda Apine apskata Baibas dzimumzīmes un to izvērtēšanai izmanto optisko un digitālo dermaskopiju. Izmeklēšanas gaitā dzimumzīmes tiek fotografētas un uzņemtie attēli tiek saglabāti datubāzē. Kad Baiba pēc gada veiks atkārtot vizīti pie dermatologa, ādas pigmentācijas veidojums būs iespējams viegli un ērti salīdzināt. Šeit jums ir tieši uz krūštuļa lences līnijas. Arī ir neliels dermāls pigmentu un nevusiņš, kurš arī visticamāk pie kustībām tiek nepārtraukti kairināts. Viņās nekāda patoloģija neredz. Tur ir viss kārtībā, viņas var ik pa laikam kontrolēt. Tas, ko mēs šeit redzam, ir dermāls un papilārs formas, respektīvi, ka viņš ir uz kājiņas novietots tad pigmentu un nevusiņš. Ja sākumā viņš bija koncentrēts tā kā vienā līmenī, tad augot viņš tā kā izkaisies, līdz ar to viņš ir kļuvis gaišāks. Skatoties dermatoskopu struktūra ir pilnīgi normāla, viendabīgs, pigmentācijā nekāda patoloģija neredz. Jā, viņš traucē, jā, viņš ir jostas rajonā, līdz ar to, kad uzvelkot kādu augstāku apģērbu viņš traucē, mēdz aizķerties, tad es ieteiktu viņu likvidēt, jo jebkāda šāda dzimumzīmes atkārtot traumatizācija var būt nepatīkama laika gaitā, veidojoties dažādām svešām šūnām. Var attīstīties arī kāds audzējs. Baiba ar prieku piekrīt veikt traucējošās dzimumzīmes noņemšanu. Sākotnēji dzimumzīmes vietai tiek veikta neliela anestēzija, un pēc pavisam īsa mirkļa procedūra var sākties. Tad ar šo te ablatīvās metodas erbija lāzerīti mēs pakāpeniski līdz pašai āda virsmai noslīpēsim visu šo te dzimumzīmītes daļu, kas traucē. Ir pagājušas vien dažas minūtes, un procedūra jau ir galā. Dermatoloģe Anda Apine rekomendē noņemtās dzimumzīmes brūces vietu 1 nedēļu kopt ar ādas dzīšanu veicinošiem preparātiem. Ja gadījumā dzīšanas laikā parādās kāds sāpīgums vai apsārtums, tajā gadījumā noteikti griezieties pie mums, apskatīsim, izanalizēsim un, ja kas, tad arī ārstēsim, ja tur gadījumā būs attīstījies kāds iekaisuma process. Turpmāk mēģiniet arī no saules mazliet izvairīties, lai dzimumzīmītes jaunas neparādās, audzējiet ādu. Man ir 2 mazi bērni, un ja gadījumā man sanāk viņiem apdedzināties saulē, tad kas vislabāk būtu? Apdegušai ādai noteikti pirmā palīdzība ir augstums. Nevis trekni krēmi vai kā agrāk bija pieņemts skābais krējums, piemēram. Ik pa stundai, piemēram, uz 15 minūtītēm tomēr tekošu vēsu ūdeni tecināt virsū, lai viņa atdziest, lai viņai mazinās tūska, lai nerastos šādi te ilgstoši te apdegumi, lai neturpinās tas process uz priekšu. Ļoti priecīgi, ka beidzot es tikus vaļā no tās dzimumzīmes, jo man viņas laiku ķērās, pāris reizes asiņoja, un tagad es varēšu justies droši. Ļoti patīk, un es esmu gatava tālākiem piedzīvojumiem. Lūk, arī izmeklējumi ir galā. Laiks noslēdzošajai vizītei pie ģimenes ārstes Karīnas Verneres. Mēs esam saņēmuši visus tos izmeklējumu rezultātus, un te ir dažas priecīgas ziņas. Runājot par ultrasonogrāfiju no iekšķīgo orgānu puses, ja, šeit mēs nekādu patoloģiju neredzam. Jūs arī pabijāt vēl pie gastroenterologa. Pats primārais, ja, kas jums noteikti ir jāievēro, tā ir tā diēta. Ir ļoti daudz produktu, kuri paši par sevi var provocēt visas tās dedzinošas sajūtas, un šeit palīgā tikai ar tabletēm mēs netiksim. Spriežot pēc analīžu rezultātiem, visi, ja rezultāti ir pietiekoši labi, vienīgā lieta, tas ir aktīvs kūņģa iekaisums.
Ja man rezultāti uzlabojās, vai man ir jāapmeklē speciālists? Nē, protams, ka nē. Ja? Bet jūs jau faktiski ieturot arī to diētu, ja? Lieliski jau pati varēsiet atpazīt tos produktus, ja? Kuri nonākot jūsu organismā jums spēj provocēt šīs diskomforta sūdzības, ja? Un jūs pati jau no tiem jau spēsiet jau izvairīties. Ja? Jo, ja nebūs tās kārinošas lietas, ja kārinošas vielas, ja jums būs viss kārtībā, jums nevajadzēs liekas tabletes lietot, un, protams, arī viens svarīgākais moments, ja nevajadzēs taisīt endoskopiju. Vai pašai ir skaidrs, kas tie produkti, no kuriem varbūt jāizvārās, ja, kuri labāk varbūt jālieto uzturā, jeb joprojām ir kaut kāda tāda īsti nesaprašana tai lietām? Tomātu sulu, ja es dzeru, vai kafiju, ja es tukšā dušā, tam man vairāk dedzina. Jā, bet te pašā laikā bez kafijas un bez tomātu sulas ir vēl vesela virkne arī citas lietas. Ja? Tādas kā ogas, tādas kā āboli, tie marinēti ēdieni. Ja? Un te pašā laikā ļoti patīk piena produkti un biezpiens, ja? Un skābais krējums, ja? Un saldais krējums. Ne jau tā, ka jums jau vispār no tās kafijas dzīvē tagad ir jāatsakās, ja? Bet vienkārši tā kafija ir jālieto pareizi. Un pats svarīgākais princips, ja ārstējot visus pacientus, kuriem ir problēmas ar kuņu un ar dedzināšanām, tā ir regulāra ēdiena karte. Respektīvi, nedrīkst tā no rīta pāēdu un vakar pāēdu. Ja? Pat druskai, ik pēc 3-4 stundām, bet tomēr kaut kas tai kuņģī ir jāiedod. Kā jums gāja pie dermatologa? Ko teica dermatologs? Pastījāmies dzimumzīmes, un vienu to dzimumzīmi, kas man traucē, to mēs arī noņēmām. Vai es esat apmierināta? Jā. Ar rezultātu? Jā. Nebija nekādas nesekas, nesāpes pēc tās procedūras, ja? Viss labi. Jā. Jā. Labi. Un tad jūs bijāt pie vēnu daktera. Ko doktors arī ieteica jums? Doktors ieteica operāciju taisīt vienai kājai, otrai vēl var izstikt. Jums ir bailes no operācijas? Nav īsti bailes, Bet, ja tā kā to vajadzēs taisīt, jūs esat gatavi to darīt. Vai doktors paskaidroja, vai to var izdoktorēt bez operācijas? Manā gadījumā nevar bojāt. Tik tālu jums arī ir skaidrs, ka tie vārstuļi ir bojāti, un atjaunot mēs ne ar zālēm, ne ar smērēm, ne ar zeķiem, tā kā tieši tai kājai, kur ir jātaisa tā operācija, to mēs nevarēsim. Tā kā tā ir vienīgā lieta, kā mēs varam tās vēnes izārstēt, tai slimākajai kājai. Sarunas laikā doktoras Verners kabinetā ierodas flebologs doktors Ivars Prudāns. Jums problēmas ar labo kāju, kā mēs izmeklējām, sonoskopiski ir nepieciešama vēnu operācija. Un ņemot vērā, ka jūs esat pedagogs un tagad mums ir vēnu pavasaris, iestāde jums dāvina bezmaksas operāciju labai kājai. Es esmu tik priecīga, ka tomēr varēs palīdzēt. Liels paldies doktorim. Protams, gaidīšu to dienu ar nepacietību. Vasaras sezonu, lai man ir ļoti skaistas kājas un lai es varu parādīties pludmalē. Mīļie skatītāji, mēs esam atpakaļ studijā. Pastāsti, kā tev gāja pie speciālistiem? Ļoti labi, un es esmu ļoti apmierināta. Pārbaudīt dzimumzīmīti, kuru man arī noņēma. Bijām pārbaudīt kuņģi, kur man tika izrakstīts zāles, kuras mēnesi jālieto. Un arī bijām kāju vēnu pārbaudīt. Kā tu jūties mirklī, kad tev teica, ka veiks operāciju, kas tev ir nepieciešama? Es biju ļoti priecīga un pārsteigta, ka tiešām to palīdzēs un ka tomēr būs tā operācija. Es no sirds pasakos visiem ārstiem, kas man palīdzēja, un paldies, ka ļāvāt piedalīties šajā raidījumā. Vai es no sirds priecājos, ka tavs sapnis tiks īstenots? Un ar tevi mēs tiksimies jau tavā operācijas dienā. Skatītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Ja arī jums ir kāda veselības problēma, rakstiet uz ekrānā redzamo e-pasta adresi un tiksimies jau studijā.